Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Kā daudz šeit ir nākuši un teikuši, es maz negribēju nākt un runāt. Bet sanāca tā, ka tomēr kaut ko jāpasaka. Un tās pārdomas man radās šajā sakarā vakardien, kad kopā ar kolēģi Zandu Lukaševicu Kalniņu uzņēmām šeit Saeimā viesus gan no Ukrainas augstākās radas, gan no pulka Azov, kas ieradušies Latvijā. Un tas pārvērtības ir zinām tajā vietā, kad viņi vairs nebrauc tikai kā lūdzēji pēc palīdzības un atbalsta. Viņi, protams, to gaida joprojām. Gaida un arī lūdz no mums starptautiskā arēnā stāstīt par to, ka ļoti daudz kaut kur pieņēmuši to, ka it kā karš jau ir beidzies. Karš nav beidzies. Bet viņi atbraukuši mums kā atbalstītāji un devēji. Un tas, ko viņi var dot, tā ir kara pieredze, ko viņi arī nodod mūsu militāriem spēkiem un tam līdzīgi. Un tā vakardienas tikšanās man radīja zināmas tādas pārdomas, kuras redzēja zināmas līdzības arī ar mūsu šobrīdējo iekšpolitisko situāciju. Arī Putinkungs, nebūs pareizi, biedrs Putins ļoti cerēja un arī visiem to stāstīja caur saviem propagandas kanāliem, ka tā uzvara viņiem būs 3 dienās. Īs brīdis kauna, un tad viss ir kārtībā. Šeit mums arī iekšēji daudz cerēja, ka dažas minūtes kauna balsojuma kopā ar Kremliniem, un pēc tam viss būs kārtībā. Tur nav kārtībā par laimi. Ukraiņi turās, cīnās par katru savu zemes gabalu. Un viņu karš un viņu cīņa ir abrīnvērts visā pasaulē. Padomājiet par to, atbalstam. Paldies!